Bet maksimums ir 5. Komandas rīcībā ir 5. Tagad ir iespēja Ģeģju rezultatīvā piespēle un atkal Darko Lemaičs. 26. minūte Darko Lemaičs. Kurš viņus prasīs apturēt? Stāstīju, ka otrajā stāvā ko darīdams ar Darko netiks galā, bet šeit viņš izrādās arī veikls vārtu priekšā ar kāju. Raida bumbu vārtos. Pēc komandas jaunpienācēja Ģeģju rezultatīvās piespēles. Ingars Pūlis ved bumbu uz centru un spies viņš noskatīties, kā viņa konkurence palielina pārsvaru snaiperu sarakstā līdz +5. Lemaičs 18, Pūlis 13. Pirms kāda laika Futbola federācijai beidz kāpina tempu RFS komanda Žiga Lipuščeks, Porsāns Klimantē. Holodam aizsardzībā jāspēlē, viegli tiek pie šāda tipa centrējumiem un pa taisno bumba no Porsāna Klimantē. Ielido vārtos 2-1, nepārāk ilgi papriecājās tukumnieki par neizšķirtu. Teikšu, ka Holods, cik labi viņš uzbrukumā ar bumbu darbojas, tai tika aizsardzībā patvaļīgi, slinki, bez nekādiem centieniem apturēt. Un arī, protams, jautājums, kas notika ar vārtsargu un vārtu priekšu, kā no centrējuma bumba pa taisno tik mierīgi var ielidot vārtu tīklā. Daudz jautājumu tukuma aizsardzības spēlē. Tur bija cits konteksts, mazliet cita situācija. Šeit turklāt jau pirmajā puslaikā rezultāts 2-2. Protams, arī pie šādas rezultavitātes, kā lai neatceras spēli 5-4 lokā, bet tagad ir lūdzu 3-2, netiek fiksēts pārkāpums, atkal Lemaičs, Pūlis, šis duelīs, un RFS no vienas puses panāk pelnītu vadību, redzot visu puslaiku kopumā, bet no citas puses, cik ļoti žēl tukuma 3-4-5 sekundžu pietrūka, lai aizietu pārtraukumā pie neizšķirta rezultāta. Un atkal teikšu, ka tieši aizsardzībā tukums spēlē šausmīgi vāji. Tā bumba tur uzlidoja, tātad svecīta gaisā, un kā tur neparat to kurdu, kā nenobloķēt. Neatklūst Darko Lemaiču. Tas ir liels jautājums, bet es vēl redzēt atkārtojumā epizodi. Nevērojot arī tur. 5-2 mačā, tur laikam tā ir tā spēle, kur palaboja, kur uz vieniem vārtiem, kur viens viņam atņēma, bet tagad ir iespēja. Lūdzu, Darko Lemaičs. 20 gūtie vārti sezonā, sezonas otrais hat-tricks, Darko Lemaičs. Vienkārši bombardieris. Viņa vārds ir gūtie vārti, viņa vārds ir gols ar galvu, viņa vārds ir Mr. Snaiperis. Darko Lemaičs panāk 4-2. Trešajā vārti mačā Lemaičs ir īstākais dominantors. Es domāju, ka šāds rezultāts 4-2 neizvērs spēli. RFS turpinās spēlēt uzbrukoši atraisīti, un arī tukumam nav ko īsti zaudēt, nav vērts sargāt šo rezultātu un nesargā arī 5-2. Atkal talā, viņš ar to kāju bumbu liek kā rokas bumbā, it kā roku mestu arī pa vārtu stūriem. Līdzīgi kā Ingars Pūlis, proti Ingars Pūlis vairāk papukšu to spēja paveikt, kā biljardā trāpa pašos vārtu stūrīšos, bet talā mierīgi augšējā vārtu daļā. Ar izcilu precizitāti talā, ticiet vai ne, bet jau 8. vārti virslīgas sezonā futbolistam, kurš pagaidām ieplānota Tukuma pilsētas stadionā, ja laukuma seguma kvalitāte to ļaus veikt. Un tagad Darko Lemaičs varētu arī, viņš skatās tomēr partneru virzienā un lieliski iespēja Jānim Mikauniekam un ir skaisti vārti. Nebūs tomēr 5-2. Šeit ir 5-2, 6-2. Jānis Mikaunieks skaistā stilā pieliek punktu mačam, arī uzreiz atskan fināla silpe. Es domāju, ka līdz te ir pateicīgi Jānim Mikauniekam par tādu punktu. Trekns punkts, skaists bumbas trieciens. Mikaunieks, es domāju, ka arī vienkāršākā stilā šeit varēja gūt vārtus, bet ļoti gribēja izcelties ar kaut ko īpašu. Un tas patiešām bija wow! Krāšņs trieciens vārtu augšējā daļā. Jānis Mikaunieks, viņam 9. vārti. Jānis kļūst par otro rezultatīvāko talā. Šī mača gaitā ieskot 8. un tagad talā noskatās, ka